Sveicināti! Es esmu Ramona, un šis ir mācību video par atpakaļ vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību uz priekšu. Lai varētu iemācīties šo kustību, jums ir jāmāk atpakaļ vērstais astotnieks. Jums nav obligāti jāmāk trīsbitīgā viļņa pamatkustību uz priekšu, bet es vienalga jums ieteiktu noskatīties manu mācību video par to, kā veids trīsbitīgā viļņa pamatkustību uz priekšu, jo tajā es esmu sīki un smalki runājusi par iespējamajām problēmām un kļūdām, kas var rasties veicot šo kustību, un es nevēlos lieki atkārtoties, jo pašos pamatos tas pats, kas attiecas uz trīsbitīgā viļņa pamatkustību uz priekšu, attiecas arī uz trīsbitīgā viļņa pamatkustību atpakaļ, jo tā ir viena un tā pati kustība, kas vienkārši tiek izpildīta pretējos virzienos. Trīsbitīgā viļņa pamatkustība atpakaļ ir kustība, kas veidos no atpakaļ vērstā astotnieka un no rotācijas ap īkšķi. Kā tas notiek? Tātad jūs veicat atpakaļ vērstu astotnieku, un tad, kad esat nonācis pusē, atverat plaukstu un izmantojat inerci, ļaujiet riņķim vienreiz apgriezties ap jūsu īkšķi, aizverat plaukstu un pabeidzat atpakaļ vērstu astotnieku. Tieši tas pats ar otru roku. Tātad, jūs veicat atpakaļ vērstu astotnieku, nonākat pusē, atverat plaukstu un izmantojot inerci, ļaujiet riņķim vienreiz apgriezties ap jūsu īkšķi, aizverat plaukstu un pabeidzat atpakaļ vērsto astotnieku. Kā jau iepriekš minēju, uz atpakaļ vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību attiecas praktiski visi tie paši nosacījumi, kas uz priekšu vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību. Tātad kustības izpildīšanas ātrums nedrīkst būt ne pārāk liels, ne pārāk mazs. Ja tas ir pārāk liels, tad, pat ja jūs visu izdarat pareizi, riņķim ir tendence lidot no īkšķa. Ja tas ir pārāk maz, var sanākt kaut kas tāds. Un vajadzības gadījumā jūs kustības ātrumu piebremzējat. Lūk, apmēram šajā te vietā. Tātad brīdi pirms jūs uzsākat rotāciju ap īkšķi. Tas izskatās apmēram šādi. Tāpat rotācijas ap īkšķi laikā jūs īkšķis atrodas paralēli grīdai un perpendikulāri asī, kurā notiek rotācija. Un tieši tāpat rotācijas ap īkšķi laikā jūs īkšķis atrodas uz vietas, tātad viņš neveic nekādas apaļveida kustības, nepārvietojas ne pa vertikāli, ne pa horizontāli. Un ja gadījumā ar uz priekšu vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību jūs varējāt plaukstu nedaudz sagriezt pretēji riņķa rotācijas virzienam, tad gadījumā ar atpakaļ vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību cilvēki to nedara, tāpēc, ka šajā te pozīcijā riņķi patiesībā saķert ir daudz neērtāk, nekā vienkārši pagaidot, līdz viņš būs aizgriezies tādā pozīcijā, kad jūs varat ērti aizvērt plaukstu un pabeigt atpakaļ vērsto astotnieku. Tātad jūsu plauksta vienkārši stāv uz vietas. Un, protams, jūs ievērojat rotācijas plakni. Tātad veicat kustību šādi, nevis kaut kā, piemēram, šādi, vai
šādi. Tāpat jūs skatāties, lai jūsu roka atrastos pietiekami tālu no jūsu ķermeņa, lai jūs sev neiesistu. Arī šis elements ir jāmācās izpildīt ar abām rokām, un jūs no atpakaļ vērstā trīsbitīgā viļņa pamatkustības vienā rokā uz atpakaļ vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību otrā rokā nonākat tieši pēc tāda paša principa, kā jūs nonākat no atpakaļ vērsta astotnieka vienā rokā uz atpakaļ vērstu astotnieku otrā rokā. Paldies par uzmanību un lai jūs veicas mācoties atpakaļ vērsto trīsbitīgā viļņa pamatkustību.